Biedrība Klubs Verte šogad īsteno projektu Es zinu, es varu, es daru. Projekta mērķis aktivizēt cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki. Projekta laikā dosim padomus par dažādiem palīglīdzekļiem un citām lietām, kas var pilnveidot cilvēku ar invaliditāti ikdienu. Šoreiz turpināsim par vānas istabas pielāgošanu. Kas jāzina par klozetpodu un dušu? Klozetpoda augstums optimālais atkal ir apmēram 50 cm no zemes, lai būtu tas augstums, un tas augstums jāskatās jau ir sēda virsmai. Ideālā variantā tam ir jābūt brīvai piekļuvai no abām pusēm, un no abām pusēm ir jābūt laukumam 80 cm platumā, kad tam var piebraukt gan no labās, gan no kreisās puses. Mājās tas bieži vien ir stipri savādāk, un ir alternatīvas, kad var taisīt šo piekļuvas vietu tikai no vienas puses, tad cilvēkam pašam varbūt ir jāizdomā, jāizvērtē, jākonsultēs ar ergoterapeitu, un tad var arī izdomāt šo laukumu mazliet citādāk taisīt, vai tikai no vienas puses, lai tas iekļautos higienas telpās, jo ne visiem ir iespējas un līdzekļi, lai gāztu sienas un pārveidot higienas telpas atbilstoši personas vajadzībām. Tieši tāpat šeit arī ir atbalsta ar rokturi, ko mēs lēžam lejā. Jā, vienā pusē un otrā pusē. Šie rokturi jau palīdz tieši, varētu teikt, pārsēsties no ratiņkrēsla, tātad uz šo klozetpodu, un kalpo arī par atbalstu. Kas svarīgi šajā gadījumā šiem rokturiem? Lai viņi būtu mazliet pāri poda malai. Ja poda mala beidzas šeit, tad viņiem ir jābūt apmēram 15 cm vēl uz āru. Tas ir gluži vienkārši saistīts ar to, kā mēs sēžam un kā mēs, piemēram, gribam celties kājās vai rokām vienkārši atspiesties, lai tas būtu vieglāk izdarāms. Un atkal šie rokturi gluži tāpat veic universālā dizaina pamatprincipu pienākumus, jo, piemēram, personām pēc gūžas endoprotezēšanas vai arī slimniekiem, kam ir artrīts, lai nav jāspiež pret virsmām ar pirkstiem, ir iespējams saķert. Pieceļamies ar rokām, atspiežoties rokām uz augšu. Rokturi, protams, arī ir dažādi, tiek ieteikts fiksēt pie sienas, bet, ja ir reģipsis, var nopirkt arī dažāda cita veida rokturis, kas vairāk ir savienoti apakšā šādā veidā ar stīpu un izbīdi šeit uz priekšu un ir faktiski nav nolaižami, bet tas ir atsevišķa indikācija gadījumos, visi tos nemaz tā nevar lietot, jo, diemžēl, viņi nav paceļami vai nolaižami. Un šajā gadījumā vēl šeit blakus ir palīdzības poga, tāds standarts pieņemts visā Eiropas Savienībā, kad, ja tomēr nepieciešama palīdzība, tad ir gadījies nokrist vai kas cits atgadījies, tad tomēr var izsaukt kādu palīdzību. Un tam tā vajadzētu izskatīties jebkurā publiskā vietā, gan statuāla toaletē vai gaismas pils higienas telpās, tāpat arī šeit pie mums. Un atkal mēs atgriežamies pie dušas telpas, kurā nav šis slieksnis, jo slieksnis būs lielākais ierobežojums, lai patstāvīgi, neatkarīgi spētu pirmkārt iekļūt iekšā šajā telpas daļā, kurā tiek veikta mazgāšanās aktivitāte. Šajā gadījumā dušas sliekšņa nav, ir vienkārši veidotas rennes principi, ka ūdens notece veidot uz vienu no stūriem, un ūdens veiksmīgi tur aizplūst prom. Un tas gan atkal dara kā ratiņkrēsla lietotājiem, tā arī tiem cilvēkiem, kas to nelieto. Kas svarīgi, ir dušas krēsls, šajā gadījumā, kas fiksēts pie sienas. Viņu var pacelt uz augšu, tādējādi es varu iet dušā un veiksmīgi nomazgāties. Un, ja ir nepieciešams, viņu var nolaist lejā, viņš tiek atbalstīts. Un klāt tiek piebraukts ar ratiņkrēslu. Un var pārsēst. Jā, un tur atkal tiek izmantot variants ar atbalstu rokturiem, un veiksmīgi uz viņu var pārsēsties un veikt šo mazgāšanās aktivitāti. Kas jāņem vērā par šo dušas krēslu, ir tas, ka tomēr būtu jāskatās, lai viņš ir piemērots pēc svara, jo viņi ir dažādi, un jāskatās, kāds ir individuāli cilvēki, kurš viņu lietos svars, lai nopirktu atbilstošāko, gluži vienkārši, lai viņi nesalūst mazgāšanās laikā, kas būtu nepatīkami. Un fiksācijas augstums ir tieši tāds pats kā toaletes podam, apmēram 50 cm līdz augšējai malai. Ja ir vanna, tad jau ir nepieciešama cita veida palīglīdzekļi. Šajās telpās gan vannas nav, bet tad varētu lietot vannas krēslu, kas atkal ir dažādi ar muguras balstu, ar sānu balstiem. Un, protams, kas ir neatsverami tāds risinājums arī ejot vannā, ir šeit atbalsta rokturi, lai spētu pārsēsties veiksmīgi un to darīt neatkarīgi. Tie ir diezgan būtiska
sastāvdaļa un, principā, vides pielāgošana ir diezgan būtiska lieta.